Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Latelekom televīzija, ceļojuma aģentūra FTB Latvija. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakar. Rītā 18. novembris mūsu valsts svētki. Kasī galva, domāju, ko lai es gatavo. Kaut ko ļoti nacionāli vajag. Pagājušā nedēļa bija zose, bija gailis, bet kas mums ir tāds riktīgi, mēs katrs kaut ko gribam sarkan likt uz galda, un tas ir dabīgi mūsu biete. Es saku mūsu biete. Kaut cik viņi arī atnākusi no Amerikas uz šejien. Tāpat tās kā tik kartupeļi un daudz kukurūžu un daudz kas cits, kas šodien pasaulē atrodas. Un tāpēc es jums gatavošu vairākas receptes ar bietēm, ko likt uz svētku galdu. Tagad, bietes jau var nopirkt tirdziņā, jau savārītas, viņas tāds etiķīgi viņas tur guļ, un tādas novītušas ir, un nemaz nav apelīgas. Iemet ūdenī, izvāra, visi tie vitamīni, viņi pazūd. Es jums gribu parādīt, kā to visu var saglabāt. Tagad, biete arī, kad glabājām, saglabā, katreiz labāk ir paturēt, viņas ir tajā zemes smiltīs, kur viņi ir augusi. Un tikai viņas mazgāt, tad, kad viņas ir jālieto, tad viņas to labumu vēl ilgāk uzglabā. Pirmā recepte – ceptas bietes, ne vārītas bietes. Kas ir vajadzīgs? Bietes, un arī interesanti, bietes šķirnes ir arī ļoti daudz un savādas. Viņas nav tāpat tikai sarkanas, viņi ir tāpat kā tomāti. Mēs zinām, ka tomāti ļoti daudz dažādas šķirnes. Fabrikās, šīs lielās siltumnīcās aug vienu un to pašu vienu veidu tomātu. Ļoti garlaicīgi. Tāpēc meklējiet vairākas veidus tās bietes, un tad dzīve arī būs krāsaināka un dzīvāka. Tad te man ir bietes, man te ir sarkans sīpols, timijāns, čiploks, laura lapas, pipers un sāls, oliveļa. Ļoti vienkārši. Vajag tagad kādu labu trauku, kur viņas ielikt iekšā, lai mēs cepam, ir tīra folija. Tātad paņemam loksni foliju un liekam bietes. Tagad šī man ir raivās bietes, te ir dzeltenās bietes, bet ko es daru? Es viņas cepu atsevišķi, sarkanās no tām viegli, lai viņas nepārkrāso šīs te. Un kas ļoti labi iet kopā ar bieti, ir timijāns. Tas pielikt klāt timijānu, lauru lapu, un man patīk arī likt vēl čiploku klāt. Sāli, pipers, un vēl viena sastāvdaļa ķimenes. Lejam no šejien oliveļu. Aiztaisam smuku paku. Var redzēt, ka tas ir strādājis saktas dāvaņu nodaļā. Voilà. Un mēs atkārtosim to pašu ar mūsu raibām bietēm. Var jau viņu svārīt, bet viss tas labums pazūd. Man tas ir grēks. Un šis ir daudz patīkamāk un aromatiskāks. Visa māja smaržo. Un tad atkal labi iesinām, lai viss tas labums paliek šeit priekšā. Tagad atkarīgi no bieša lieluma, cik ilgi viņas cept. Es jums nevaru pateikt. Stundu, pusotru stundu, 45 minūtes. Viss ir atkarīgs uz krāsnes temperatūru un uz pašu vietu.
Bet es te lieku iekšā, man teica 187, apmēram 180 grādi. Tā. Un kā jau daži man iet, man jau tur cepās. Voilà! Gandrīz pirmā recepti gatava. Ticiet vai neticiet, 1,5 stunda ir pagājusi. Un manas bietes, es ticu, būs gatavas. Un ir katreiz labi, lai viņas atdzies karstas, mēs viņas nevaram mizot. Un re, kur tas tvaikste nāk ārā. Un re, tas ir mūsu raibās. Un te ir mūsu sarkanās. Tad visi tie vitamīni, viss tas labums, viss, kas ir labs priekš mūsu asiņu spiedienu, ir palicis šeit šajā bietē un nav izliets ārā izlietnē, kur viņš mums nevienam labumu nedod. Tā, mēs atļaujam, lai viņi bišķi atdzies, pirms mēs viņus mizosim. Vislabākais veids, kā pārbaudīt, ir paņemt irbi un iziet viņam cauri. Ja viņš iet viegli cauri, viņš ir gatavs. Nekas viņa nebremzē, viņš ir gatavs. Un es tagad jutos tā kā ķirurgs, kad jāvelk tie cimdi, mums tagad būs šeit operācija. Un tad paņemam to bieti, un mēs tagad ņemam nazi, bet re, es viņu nemizošu, es viņu skrāpēšu to mizu nost. Un arī, kad mēs tās bietes cepam, mēs atstājam asti un galvu uz bietes. Tagad viņi ir tuči pa karsta vēl, pat priekš manis cels rokām. Bet re, kur viņi smuki, viegli mizojās nost. Un tā mēs nomizosim visas bietes. Mums būs krāšņi dārs šeit. Un voilà! Redz, kur mums perfekt, skaistas, krāsainas bietes ir. Ir simtiem veidu, kā šos te bietes var izmantot. Es jums ātri parādīšu vienu otru. Fikso recepti. Šo te recepti es novēlu valsts svētkiem. Un tas ir cepts sandars ar biešu salsu. Te vajag mums sagriezt šo te bietu kubos. Un pašu sarkano. To mēs pagaidām ieliksim vienā traukā. Šeit man ir smuki notīrīta zandars filē. Es griezīšu no viņa eskalopu. Tuč sāli, jūras sāli un pipers. Pirmais mums jāuzkarsē pannu ar olīveļu. Tuč, lai tā panna paliek karsta. Panna karsta un ādas puses vispirms uz leju. Mēs viņu viegli apcepam. Var redzēt, kad viņa svaiga ir, ka viņa te saceļās. Ja viņa būtu veca, viņa gulēt plakni tā kā pankūka. To tagad mēs bišķī tā viņu nospiežam, lai tā āda viss dabūn tādu vienmērīgu brūnumu. Un tad atgriežam otrādi.
Un tad apgriež otrādi, mēs pieliekam sviestu tikko klāt. Un tas sviests, viņš piestapsies, un viņš būs iedot tādu riekstaināku garšu vēl. Voilà. To noliekam uz šķīva, apsidzam, turam siltā vietā, mēs gatavosim viņai to salsu, biešu salsu. Zandari mums atpūšās. Tagad atkal tuč olīveļu. Pieliekam klāt tagad mūsu septās vietas. Un mēs pieliksim klāt kaperogas. Un šīs kaperogas nāk no Pantellerijas. Tāda viena maza sala no Sicilijas. Olīveļā, ne efektīvi. Un šo mēs uzkarsējam. Ko mēs tagad pieliksim klāt cietu sieru. Un šeit man ir parmižāno. To mēs pieliekam klāt arī. Un pētersili. Saktapāt pētersili. Mēs tikai cepam tik daudz, kamēr tas siers sāka lēnām kūst. Pielikšu klāt vēl tuč olīveļu. Tas tagad būs kā vinegrets un citronu sulu. Ņemam no uguns, jo mums siers sāka kūst. Paņemam mūsu zandaru filē. Un šo te burvīgo salsu mēs paliekam pāri. Tad šo svaigo pētersili. Un nobeidzam ar vienu bukei garnī, kur man ir dille, pipermēta un pētersili. Un mēs nobeidzam ar dabisko jogurtu. Var jau likt krējumu klāt, bet šis, es domāju, ir daudz vieglāks. Ko mēs darām? Mēs tagad samaisam. Un nekur tā bieta jau sāk sulot. Šī nākamā recepte – biešu čatnīs. Biešu čatnīs varam salīdzināt ar dzērveņu zapti. Un varam izmantot turpatās, kur mēs dzērveņu, ja brūklini zapti lietojam, bet arī to pašu, pilnīgi to pašu var izdarīt ar bietēm. Un arī tas labums ir, ka šo te receptu uzstājas, viņš var uzglabāties vismaz 6-7 mēnešus. Tā, pirmais, kas mums vajadzīgs, ir smaga panna ar biezu dibeni. Un viņi ļoti ātri, ļoti vienkārši ir. Olīveļa. Nav jākarsē, tāpat mēs tagad pieliekam klāt. Un man šeit ir 1,5 kilogramu piena sagriezt jau kubos. Te ir 3 sīpoli. Pus ēdam karoti. Te man samalta krustnagliņi ir. Pus karoti kaniela samalta. Viena ēdam karotu cinepes. Un te man ir viena ēdam karotu koriandru sēklas. Sāli. Tādu pus karotu sāli. Svaigu melnos pipers. Un visu jādara smaidu. Tad viss, kas sanāk daudz labāk un garšīgāks. Un ingvers. Te man ir ingvers. Un mēs ieviesim to ingveru iekšā. Tādā īkšķi lielumā. Un tad mizu no 3 apelsīniem.
Tagad šie ir nomazgāti apelsīni, bet plus viņi arī bioloģiski audzēt apelsīni. Tagad no tām 3 apelsīniem mēs izspiežam sulu un to lejam klāt. Un tad vēl 2 sastāvdaļas paliek, un viena no tām ir sarkanvīna etiķis. Un man te ir 700 ml sarkanvīna etiķis un arī 700 ml cukurs. Tagad to mēs iemaisam, un tagad jūs domājat, ka es te varbūt taisu boršu zupu, jo viņi ļoti, ļoti slapji tagad ir. Šis te viss novārīsies, un viņš paliks tāds pies un sirupīgs. Vāram kādu pusotru stundu, jo kamēr viņš novārās, lai tās vietas bišķīt izšķīs, tas ir labi, bet viņiem jābūt mīkstām. Rekur viņš tagad sāka burbuļot šeit, un tūlīt, kad viņš sāk kritīt strauji, mēs nogriezam to uguni zemāk, un tad maigi vāram. Un tagad, pēc pusotras stundas, laiks ātri pagājis ir, paskaties, kā te viņš ir novārījies, un ka viņš tagad ir bagātīgs, sirupīgs, aromātisks. Tagad šo ņemam nost. Gāzi beidzam ārā. Un tagad, ko mēs darām? Kamēr viņš vēl ir karsts, mēs paņemam burkas, un šīs te burkas, viņas izmazgā, kārtīgi viņas izmazgā, un tad mēs viņu sterilizējam, mēs liekam krāsnī 120 grādus, tāds 20 minūtes, jo mēs pildīsim šo te čatnī šajās burkās. Šis jau labs būs nākamā dienā, bet pēc mēneša viņš būs vēl labāks. Tātad uz Ziemassvētkiem viņš būs perfekts. Un tad vākus virsū. Un ko mēs darām? Teiksim, pirmo stundu mēs griežam viņus otrādi. Un tā mēs viņus uzglabājam, kādu stundu, 2 stundas. Mēs varam darīt daudz labas lietas ar šo te biešu čatnī. Un teiksim, tagad ir svētku laiks. Andri, sveicina svētkos. Aleksandr, priecīgs svētkus. Viņš ir tāda fantastiska dāvana, ļoti vienkārša dāvana, bet laba dāvana. Un šo, kur mēs pasniedzam? Šeit restorānā mēs viņu pasniedzam ar zosi, ar putnu gaļu, ar cūkas gaļu, bet viņš arī iet ļoti labi kopā ar sieriem. Un mēs pat taisam un liekam viņas maizītes iekšā. Tagad te viņš ir labāk nogaršot, tad, kad viņš ir augsts un atsis. Šo es esmu uztaisījis jau kādu 2 nedēļu atpakaļ, gaidot jūs. Un ko mēs darām? Mēs viņu paši pasties to krāsu. Tā krāsa ir fantastiska. Un jūs dzirdat, kad es atradīšos kādā tirdziņā, es tad būšu šeit ar šo te biešu čatni. Un šī recepte saucās Mikado. Kāpēc Mikado? Tāda opereta arī bija Mikado. Tā nāk no tādas spēles ar gariem kociņiem. Zināt, ka mums jāmet tos garos kociņus, 5 krāsas,
un tev jāpaceļ tie kociņi, lai nekustinātos otrs ārā. Un ne tikai 5 dažādi krāsas kociņi, bet arī tur ir, viņi ir zilīti, zelteni, oreņi, zaļi un sarkani. Un katra krāsa ir cits koks. Valrieks, čirsis, ozols, diškārbes un osis. Bet šeit man ir ābols, kāpos, selerijas sakne, burkāns un biete. Te būs mans Mikado priekš jums. Ieliekam kāpostu, selerijas sakni, burkānus un vairāk tās bietes, nekur uzreiz viņš ir dzīvs, un ābolu. Uzlējām olīveļu, citronu sulu, tā ir tagad mūsu vinegrete, sāli, svaigi melnos pipers, un mēs nobeidzam ar dabisko jogurtu. Var jau likt krējumu klāt, bet šis, es domāju, ir daudz vieglāks. Ko mēs darām? Mēs tagad samaisam. Nekur tā biete jau sāk sulot. Vislabāk viņa atstāt vismaz kādu stundu leduskapī, lai viņš ievelkās un atpūšās. Bet es jums neliku šoreiz gaidīt. Un kā mēs pasniedzam, liekam tā jodā. Fantastiski porcijas te sanāk, vairākas porcijas. Un nobeigšu bišķīt ar Raimonu Melderu kazu sieru pa virsu. Un čop pētersili. Un voilà, es jums pasniedzu Mikado salāts. Un kāpēc man viņi patīk? Jo tur ir tā mūsu cienītā biete. Tagad, ja jūs esat kaut ko palaiduši no šī te krāšainā bieša receptēm garām, skatieties Latvijas interaktīvi televīzijā, arhīvos, kas var būt labāks par šo. Kā sauc vienu no pasaulē dārgākiem organismiem, ko mēģina audzēt arī Latvijā? Jūsu atbildes es gaidīšu līdz 24. novembrim uz šo te adresi. Balva izloze 1. decembra raidījumā. Balvās Stoleru trumuls, dāvana karte no Gensidigen 30 latu vērtībā un dāvana karte Vincentā Vakariņam divatā ar komplimentiem no American Express. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.